Kā efektīvs vingrošanas palīglīdzeklis var tikt izmantota arī gumijas bumba. Izpildot vingrojumus, tā no vienas puses kalpo kā vieglas masāžas un muguras muskuļu relaksācijas elements, bet no otras palīdz palielināt kustību amplitūdu. Ķermenis strādā. Tad jūs jutīsiet, ka strādā vēderi muskulīši. Rociņas tuv galvu. Viss kā pirmā mums nav lauku krāsā. Es ar pirkstiem. Jā. Un vieglas vingrojums. Rokām jābūt tik paralēli. Tā. Nedrīkst sadēt tālpulīšas un tagad tiek kustība. Pastiepties un atkal pie sevis klāt. Pastiepties un atkal lāpsīt savalkā. Jā. Šitiem valstam jābūt vairāk ar to. Iztēs no saviem kustības manipulācijas uz vienu pusi, uz otru pusi var pabraucam tagad. Noturā. Lai kājas pastrādā. Un, ja jūs dodat bērniem uzdevumu ar kājām, tad jāstrādā ilgstoši atkārtojot konkrētu vingrojumu vai vingrojumu grupu.